Džūkstas pasaka Sprīdītis. Kādam tēvam bija dēls. Ne lielāks, ne mazāks par 3 sprīžiem. Viņš iesauca dēlu par Sprīdīti. Pats Sprīdītis nu gan bija gatavs pundurītis, krupītis, tomēr dūša tam bija kā milzim. Viņš pats teica, ja man tādam mērenam vīrelim dūšas neturēsies, kur tad es aizlikšu? Reiz Sprīdītis apņēmās pasauli apskatīties. Viņš ņem kājas pār pleciem un iet, kamēr notiek tā, ka viņš nonāk lielā mežā. Sprīdītis domā, tad brangi nolikšos, plakaniski, atdusēties, atpūsties. Kā domājis, tā darīja. Bet kas tev cilvēkam dos mieru? Tā apgabala kungs pašu laiku mežā medī un kā tāds miglā šāvējs gandrīz ar savu šaudīšanu nomin Sprīdītim papēžus. Uzreiz kungs pamana mazo, uzsauc, vadzīja vardulēnu celies augšā, ko tā uz ceļu guli, nobadīs tevi zaķi. Bet Sprīdīts nemaz nemostās, krāts kā krācis. Nu kungs sasauc savus medniekus un liek visiem vienā reizē izšaut, lai maziņos sabaidītu. Bet Sprīdītis pakustina mazo pirkstiņu un guļ kā gulējis. Kungs liek otrais izšaut, Sprīdītis pakustina kāju un guļ kā gulējis. Kungs liek 3. reizi izšaut. Sprīdītis dusmīgs, uzlec stāvus un uzsauc, kādēļ mani tā traucējiet? Kad likšu pa ļepu, tad aiziesiet visi griezdamies. Kungs tādu dūšīgu punduri 1. reizi redzēdams smējās līgs palikdams. Tu mazo knevelīt, saki man, kuram sisenim tad īsti spēj dūri rādīt? Nerunā no siseņiem, runā labāk no lāčiem. Neprasa arī kuram, bet prasi drīzāk cikiem. Un ja netici, tad rādi šurp kādu lāci, gan tu tad ticēsi, un beidzot no priekiem vēl pieņems mani par savu znotu. Kungs smējās vai ūku rīdams, un tad par jokiem saka, klausies, lielībiņa, savu meitu apsolu tev, bet ja lāci nepievarēsi, tad sukas. Labi. No rīta kungs parāda lāci, lai nu ietot. Sprīdītis iebāž akmentiņus kabatā un iet arī. Netālu no kāda šķūnīša lācis guļ midzenī. Sprīdītis izrauj vienu akmentiņu, iesviež lācim. Lācis atmožas. Sprīdītis izrauj otru akmentiņu, iesviež lācim. Lācis noņurd. Sprīdītis izrauj 3. akmentiņu, iesviež lācim. Lācis augšā un pakaļ. Nu Sprīdītis laiž ļekas vaļā, taisni šķūnīti iekšā. Lācis ko tik māk pakaļ. Bet līdz ko Sprīdītis pār šķūņa slieksni, tā tas žviks garšļauku aiz sliekšņa. Lācis vilcienā būdams šim pāri, kā lācis Sprīdītim pāri, tā Sprīdītis žviks augšā un aizcer durvis. Tebenu lācis cietumā un Sprīdītim kunga meita rokā. Kungs rausta plecus un prasa, kā tu varēji lāci pievarēt? Kā varēju? Kas tur ko jautāt? Nē, es situ ne kavu. Paņēmu lāci aiz ausīm un iesviedu šķūnītī. Eita nu visi viņu laist ārā, ja jums pa visiem kaut cik dūšas. Kungs izbrīnās, tomēr meitas nedod, lai Sprīdītis tur mežā nokaujot 12 laupītājus, tad tik dabūšot. Sprīdītis paņem akmentiņus, aiziet uz mežu, uzkāpj kokā un gaida. Pusnaktī laupītāji pārnāk, ēd, dzer, tērzē. Uzreiz laupītāju virsnieks saka vienam, lai paieskājot viņam galvu. Ieskā, te piepeši Sprīdītis, iesviež virsniekam ar akmentiņu pa galvu. Šis bļauju, lai nekaujot tik dikti. Nu ieskā, bet Sprīdītis atkal iesviež. Šis paliek nikns un bļauj. Ja vēl tā kausi, tad sargies. Nu, ieskā, Sprīdītis vēl diktāk iesviež. Tagad virsnieks paķer ieskātāju un vālē. Ieskātājs labi zinādams, ka nevainīgs sauc citus palīgā, saskrien citi palīgā un nu iet ļerum, kaujas, ka čīkst vien, kamēr cits pa citu asiņaini nokausušies bez sajēgas, atkrīt augšpēdu. Sprīdītis to redzēdams, nokāpj no koka, nocērt nejāgām galvas, no galvām izņem visas 12 mēles un parāda kungam. Kungs rausta plecus un prasa, kā tu varēji 12
tik briesmīgus vīrus pievarēt? Kā varēju? Kas tur ko jautāt? Liku vienam pa ļepu, tas gar zemi, liku otram, tas gar zemi, liku trešajam, tas tāpat gar zemi. Kungs izbrīnās gan, tomēr meitas nedod, lai Sprīdīts palīdzot ienaidnieku no viņa zemes izdzīt, tad tik dabūšot. Sprīdīts ir ar mieru, lai dodot viņam baltu zirgu, baltas drēbes, tad viens pats ienaidnieku pulku aizdzīšot. Labi, Sprīdīts nu uzkāpj zirgam mugurā, jāj ienaidniekam pretīm, vicinot zobinu ap galvu, tik sauc varde, varde, varde. Ienaidnieki, sadzirdējuši tādu ērmīgu valodu un ieraudzījuši tādu baltu mazu vīriņu zobinu vicinam, domā, tas cits nav kā eņģelīts no debesīm nonācis, tie bēg un aizbēg. Tagad kungs vairs nelauž vārdu. Viņš atdod savu meitu Sprīdītim par sievu.